Labdien, skatītāji! Man ir prieks, ka daudziem skatītājiem patīk mani video, tāpēc ierakstīšu vēl vienu video. Šodien pavisam nejauša random spēle pārvērtās par rekordu spēli priekš manis. Man šajā spēlē sanāca sašaut un saspatot kopā 15100 damage uz bosu. Šajā kartē es ļoti mīlu noslēpties šajā bedrītē, kurā, ja uzmanīgi darbojās, var ļoti labi nospēlēt un saspatot priekš komandas lielu damage. Šeit jāspēlē ļoti uzmanīgi, jo man var sašaut gandrīz no vairāk kā 180 grādiem, un man visu laiku jāskatās uz visām pusēm, kas var. Paldies Dievam, arī komandā nav galīgi lūzeri, viņi var trāpīt pa stāvošiem mērķiem, tas man glābi, un viņi man palīdz apākt šos pretniekus, kas ir apsēduši man apkārt. Pēc kartas izvietojuma es jau saprotu, ka pretnieki ir izvietojušies visi man priekšā. Tas nozīmē, ka man jābūt ļoti uzmanīgam, un par cik es esmu vienīgais spototājs un tikai 2 tanki man šeit aizmugurē ir, tad man ir jāizdzīvo pa katru cenu, ja mēs gribam uzvarēt šo kartu. Nogāztie koki pēc viena no pēdējiem bačiem arī dod aizsegu, tāpēc, ja jūs skaties kādu vecāku pamācības video, tur vēl runāts tiek par to, ka nogāztie koki nedod aizsegu, tā ir kļūda. Mūsdienās to ir jāizmanto, un ja jūs spotojat un pretinieks zina, ka jūs tur esat, obligāti nogāžiet pēc iespējas vairāk kokus. Bet, ja jūs gribat slēpt to vietu, no kuras spotojat, tad kokus negāziet, tā būs atkal kļūda, ja jūs gāzīsiet. Manā gadījumā visi pretinieku komandas zina, ka es šeit esmu kā skabarga pakaļā. Šeit uzbūvēt bačets mūsu IS-7, un mūsu nevar tur iešaut apakšā, tāpēc es momentāli piesaistos bačeta iznīcināšanai. Man skaisti izdevās viņu iznīcināt ar pirmo šāviņu. Es izšāju, es skatos, ka man nenospatot, tāpēc droši nošauju to artilēriju. Šeit jau mēs uzvaram. Šodien es dabēju to artu, kuru jau sākumā bija aizšāvis. Un šis ir jāpateikties viens no labākajiem komandā spēlētājiem. Pirmais, ko es mēģinu viņu noķēdēt. Šeit man tas izdodās atcerties to, ka par to, ka jūs ķēdējat, jums dod vairāk naudu, experience, un tas tiešām palīdz komandai. Man ļoti patīk, ka Wargaming arī uztaisīs to. Kad spots un ķēdēšana dod papildus bonus individuāliem rezultātiem. Ar to arī beidzās šī spēle, lasu parādīšu rezultātus. Tā, un te beigās var redzēt rezultātus. Es dabūju 4 medaļas, tās tāds diezgan standarta medaļas, priekš skauta un vidējā tanka. Šeit mēs beigās redzam damage 7200 un spots plus ķēdes. Gandrīz 8000. Kopā 15000. 100. Tas ir ļoti labs rezultāts priekš Latvijas mērogiem. Bonus rīkotajos turnīros, manuprāt, nereizi pēdējo 2 gadu laikā tāds rezultāts nav sasniegts. Man liekas, ka Latvijā vispār nav tāds sasniegts. Normāli, kā viņš sanāca.